Bakteriālā iedega ir augļu koku slimība, kas skar ābeles, bumbieres, pīlāģus un arī no dekoratīviem augiem klintenes un vilkābeles. Visvairāk Latvijā ir konstatēts uz bumbierēm un ābelēm, un visjūtīgākās tomēr jāpiezīmē ir bumbieres. Pazīmes ir lapu brūnēšana un brūnē vainaga ārpusē, nevis iekšpusē kaut kur pie stumbra, bet ārpusē. Un tieši uz jaunajiem zariem tas izpaužās, lapas nebirst. Pie stipras infekcijas varbūt arī tā starp zara dzīvo un nedzīvo daļu ir oranžas strīpiņa, oranžas valnītes sabiezinājums. Tad tās ir tādas ļoti tipiskas pazīmes. Un tā brūnā zara galā ir maziņš āķītis, tāda jautājuma zīme. Ja tādu redz, tad gan vajadzētu zvanīt inspektoram nekavējoties. Ir tā, ka arī citām slimībām vai dažādiem kaitēkļu bojājumiem var būt līdzīgas pazīmes. Vēl ir gadījums, kad ir augļu puve, varbūt patiesībā arī dažādas augļu puves, kas pie ļoti stipras infekcijas dārzos, kurus nekopja un nemiglo intensīvi, tās varētu redzēt uz zariem, arī izpaužas ne tikai uz augļiem, bet arī uz zariem. Ja jums liekas, ka tā noteikti ir bakteriālā iedega, tad laboratoriski viņš varbūt tiešām pateiks, ka laboratorijas analīzes konstatēs, ka tur ir augļu puve. Laboratoriskās analīzes ir jāveic tāpēc, ka tikai balstoties uz vizuālajiem simptomiem nevar pateikt droši, kas ir šo simptomu ierosinātājs. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt laboratoriskās analīzes, lai precīzi varētu identificēt, vai šajā gadījumā tā ir bakteriālā iedega, vai varbūt arī tas var būt kāds cits slimību ierosinātājs. Jo simptomus var bieži sajaukt un tie var arī pārklāties ar citu slimību ierosinātiem simptomiem. Mums paraugus piegādā Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori. Viņi attiecīgi saskaņā ar instrukcijām vai izstrādātiem rīkojumiem veic paraugu noņemšanu. Vieni ir simptomu paraugi, kuros ir redzams šīs pazīmes vai ir aizdomas uz bakteriālo iedegu. Un otri ir latentās infekcijas noteikšanai, kurā šajos paraugos nav redzami simptomi. Tur varēs tikai un vienīgi veicot laboratoriskās analīzes pateikt, vai šajā augā, no kura ir paņemti paraugi, ir šī bakteriālā iedega sastopama vai nav sastopama. Svarīgi ir noņemot paraugu, it īpaši simptomu paraugu gadījumā, noņemt zaru tādā veidā, kad ir redzama gan simptomu daļu, gan veselā daļa. Ir svarīgi paņemt arī šo dzīvo daļu, jo uz robežas starp dzīvo un simptomu daļu ir vislielākā koncentrācija baktēriju, un mums ir lielāka iespēja precīzi noteikt slimības ierosinātāju. Testi, ko mēs veicam laboratorijā, ir vairāki katram paraugam, jo balstoties uz viena testa rezultātu mēs nesniedzam atbildi. It īpaši, ja ir konstatēta bakteriālā iedega, Ervīnija Milavora tādā gadījumā noteikti veic vairākus apstiprinošos testus, lai droši varētu pateikt, ka šo baktēriju mēs paraugā esam konstatējuši. Un vēl viens svarīgs pēdējais posms ir baktērijas tīrkultūras iegūšana, kas ir kā 100% apliecinājums tam, kad šo baktēriju mēs šajā konkrētajā paraugā esam konstatējuši. Principā augļus šī slimība pie vieglas infekcijas neskar, augļiem nav nekādas vainas, viņi arī ir pietiekami lietojami pārtikā, pilnīgi nekādas vainas viņiem nav, un cilvēkam tā nekāda riska neveidojās. Bumbieres var aiziet bojā viena gada laikā, un ja ir viens inficēts koks, tad nākamā gadā tie jau būs visi blakus esošie koki, jo bakteriālām iedegām ir arī latentā forma. Ja mēs šeit redzam kokam, kuram ir pazīmes, tad blakus esošie koki tiks iznīcināti, lai gadījumu pēc, ja viņš ir apslipināts, bet šogad tas nav redzams, tad lai viņš nākamā gadā neaplipinātu nākamos kokus. Bumbieru dārzs var dažos gados iznīkt pavisam, ja tie koki netiek pienācīgi vēroti un šie slimie koki iznīcināti. Speciāli ministra kabineta noteikumi, kas ir spēkā un par to, ka kompensācijas tiek izmaksātas augļu dārzu īpašniekiem pēc bakteriālās iedegas konstatēšanas, pēc slimo un iespējams slimo koku iznīcināšanas par visiem kokiem.
Līdz šim arī iepriekšējos gados, cik ir bijusi iedega, par visiem iznīcinātiem kokiem ir samaksāts. Vienīgais iespējamais veids, kā izvairīties no bakteriālās iedegas, ir iegādāties augus ar augu pasēm. Tas galvenokārt attiecās uz bakteriālās iedegas Ervīnijas amilivora saimnieku augiem – ābeles, bumbieres, pīlāģi, vilkābeles, korintes, klintenes. Augu pase, principā, tas ir dokuments, kas apliecina, ka augs ir vesels. To, vai augs ir vesels, inspektors pārbauda, dodoties pārbaudēs veģetācijas periodā. Pārsvarā tas notiek stādaudzētavās, jo tur tiek audzēts materiāls tālākai izplatīšanai. Arī, ja cilvēki iegādājās augus ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, un tas ir kāds no iepriekš minētajiem saimnieku augiem, svarīgi ir skatīties, lai ir šis apzīmējums, kas norāda uz to, ka augs ir brīvs no bakteriālās iedegas. Kā arī, protams, ir norādīta informācija par valsti, kurā ir izdota šī augu pase, kā arī izdevējs, kas pārsvarā lielākoties ir konkrētās valsts auga aizsardzības dienests, vai arī bieži vien tiek šīs tiesības piešķirtas stādaudzētavām, ko arī piešķir konkrētās valsts auga aizsardzības dienests. Ja jums ir aizdomas, ka jūs piemājas dārzā vai kur augošai ābelei vai bumbierei ir bakteriālā iedega, lūgums pašiem neko neuzsākt, nemēģināt, lūdzu sazināties ar valsts auga aizsardzības dienestu, kuram ir visos reģionālās nodaļas. Kontaktu informācija ir pieejama valsts auga aizsardzības dienesta mājaslapā. Sazināties ar inspektoru, inspektors dosies pie jums, apskatīs augu, un ja viņam šķitīs, ka ir bakteriālā iedega, viņš noņems paraugus. Šo paraugu noņemšana un analizēšana ir bez maksas, kā arī pārbaudas bakteriālo iedegu ir bezmaksas pakalpojums.